Mēs Sems ielūkojāmies aizkulisēs, kā tad top seriāls un vai viss tur ir īsts? Mēs jau vienmēr atrodam, par ko fanot. Nu, dažādas sporta komandas, ja? Vai cilvēki. Tagad Latvijas televīzijā var fanot arī par seriālu, proti būt mīlētai. Parasti aktieru loma ir tāda, ka viņiem ir jātēlo un daudz ko dara dažādi kaskadieri vai pieaicinātie cilvēki, kur saģērbjās tādās pašās drēbēs. Bet es tagad gribu pārbaudīt, ko tad aktieri dara īstenībā. Un parasti daudzās epizodēs šajā seriālā lielu lomu spēlē dīvāns un Janka, kurš to dīvānu tur. Vai tas ir tiešām reāls dīvāns un vai tiešām viņš ir tik smags? Tūlīt Sems pārbaudīs. Tikko uzzinājām, kā seriālā var tikt turēts dīvāns, bet jāsaka, tas ir gandrīz īstenība. Bet putekļi gan ir īstenība, tāpēc rokas tomēr pēc šāda darba ir jānomazgā. Tāpēc ieejam virtuvē. Labi, krāns ar nav īsts, bet ir kaut kas, kas ir īsts? Apelsīns, āboli, kivī, citroni tie gan ir īsti. Tomāts, gurķis. Kas tur vēl, tas ir īsts. Tātad ēdamais ir īsts. Ja gribās paēst, un maize īsta. Nevienam nav noslēpums, ka Sema studija ir šeit pat blakus. Ko mēs darām reklāmas pauzēs, tāpēc speciāli Semam ir uzbūvēta šī virtuve, lai mēs varētu atnākt un uzvārīt, piemēram, kafiju strādā. Jā, un pie kafijas, protams, ka vajag arī kādu kūku. Arī tā mums ir sagādāta. Kā teica viens slavens pavārs, kas var būt labāks par šo? Mēs esam gatavi. Viņš pa zemi stars viņam cilvēku. Tad man Sema meitene sūdzējās par manu ieradumu ēst nevis kārtīgas pusdienas, bet bulciņas. Un viņas ir satraukušās par manu holesterīnu līmeni asinīs, un tāpēc es gribēju jums kā ārstei jautāt. Tieši holesterīna šķīdinātājs, kas tad varētu būt tāds atbilstošāks? Man 23 gados svars aptuveni ap 80 kilogramiem. Tas pats, kas daudziem citiem. Es domāju, mūsu pašu Latvijā audzētie dārzeņi, kāposti, kur ir ļoti daudz C vitamīna. Bet bulkas man ļoti garšo, un tad kaut kā to visu... Bulkas, jo jūs vairāk apēdat bulciņas, jo jums vairāk jāēda virsū saknes. Un dabīgi spiestas sulas, avota ūdens, tā es jums teiktu. Un cik televīzijas cilvēki nāk pie jums, zinot to, ka mums beidzot televīzijā ir tiešām īstena ārste? Par bulciņām es konsultēju jebkurā dzīves brīdī. Jo man viņas arī pašai ļoti garšo.